Tā kā katram cilvēkam ir savas mājas, tā kā viņam ir katram savu ģimene, darbs un dažādas lietas, tā katram ir arī noteikti deva motivācijas. Un tā ir viena no lietām, kas pa lielai daļai cilvēkiem liek ļoti bieži uzdot jautājumu, vai arī tieši atbildēt uz viņu, un atbild ir noliedzoša. Man nav motivācijas. Kas attiecās uz svaru, tad tas ir diezgan bieži sastopams arguments. Cik viņš ir objektīvs, subjektīvs, grūti man pateikt, un tomēr tā ir lieta, par ko ir vērts runāt. Un šajā gadījumā es gribu tā īsi pateikt, ka cilvēkam ir daudz dažādu motivācijas kanālu, un viens ir tiešā veidā saistīts ar uztveri. Kāds noteikti ir dzirdējis, kāds varbūt dzirdējis pirmoreiz, ir cilvēku tāds dalījums pēc uztveres kanāliem, un tas ir vizuālists, audiālists, kinestētiķis. Par šiem var izlasīt sīkāk pie testa, jo šeit jums ir iespēja izpildīt testu. Un tur es katrs varu ieraudzīt, kas tad jūs īsti esat. Nav universa, nav cilvēka, kas būtu tikai viena tad uztveres kanāla pārstāvis. Atskaitot cilvēkus, protams, ja kādam ir iedzimts, teiksim, defekts vai iegūts, teiksim, cilvēks zaudē redzības gaitā, tad, protams, viņam visu uztveri koncentrējās pārsvarā uz kinestētisko un audiālo. Tad vizuālists ir tas, kas redz ar acīm, uztver ar acīm. Viņam pārsvarā arī strādā tāds, viņš daudz lietas grib redzēt. Kādam pietiek dzirdēt, bet vizuālistam vienmēr vajag redzēt. Audiālists ir tas, kas pārsvarā visu uztver ar dzirdi. Viņam ir svarīgi dzirdēt. Un kinestētiķis ir tas, kuram vajag pieskarties, piedurties un sajust uz savas ādas, kā tas strādā, kā tas notiek. Un motivācija ir tā lieta, kurā var izmantot šos kanālus, lai sevi motivētu. Jo kas tad ir motivācija? Tā ir iekšē enerģija kaut ko darīt vai nedarīt. Tā ir vienā teikumā, tā ir lieta, kas cilvēkus, tā kā liek viņam celties no gultas augšā no rīta un iet uz darbu. Līdz ar to, zinot, kad ir šie kanāli, zinot katram savu uztveres kanālu, tas ir tas, kas pārsvarā uz jums iedarbojās, jūs varat izmantot dažādas motivācijas tehnikas. Piemēram, ja runā par tīvēšanu, tad vizuālistam ļoti labi derēs ļoti populārā metode, kas ir uzlīmēt kādas bildes uz leduskapja, pēc izvēles, tur vēlamais vai bijušais kaut kāds jūsu izskats. Savukārt audiālistam tas pilnīgi nederēs. Viņš var visu leduskapu nolīmēt ar bildēm, bet uz viņu tas neiedarbosies. Viņam ir svarīgi sarunāt, ka viņam kāds saka visu laiku kaut ko. Kinestētiķim ļoti labi palīdz katru vakaru uzvilkt bikses, kuras kādreiz ir derējušas, piemēram, kuras viņš jūt, ka viņam spiež vai neder. Līdz ar to, tā kā katram cilvēkam ir pārsvarā viens noteicošais, ir cilvēki arī, kuriem ir 3 līdzīgi sadalīti. Tad viņš var uz visiem 3 kanāliem iedarboties reizē, un tad viņš var dabūt šo maksimālo motivācijas devu. Ja iedarboties uz to, kas jums ir noteicošais, jums jau vairāk iegūsiet nekā vienkārši tikai kaut ko pēc draudzeņu ieteikumiem. Jo te ir tā lieta, tas, kas der vienai draudzenei, teiksim, vienai palīdz šīs bildes, viņi ir vizuālisti, bet ja viņi to iesaka draudzenei kinestētiķei, protams, ka viņai tas nepalīdz. Līdz ar to bieži vien saka, aiz mani tas nestrādā, un tad es tur nepiedalos. Tādēļ ļoti svarīgi saprast savu šo kanālu. Tas no motivācijas veidiem ir tikai viens. Ir daudz dažādu, kā motivēt paņēmienu, jo es pēc savas nodarbošanās esmu tāds praktiskais psihologs. Tas nozīmē, ka es mazāk runāju par to, ko darīt, bet es ļoti daudz runāju, kā to darīt. Jo ir ļoti populāri teikt, vajag motivēt, man nav gribas spēka vai gribas spēku, tad ir ļoti aktuāls jautājums, kā to dabūt, kā to izdarīt. Ļoti daudz cilvēki zina miljonas lietas, kas ir grāmatās, kas ir stāstītas un uz ielas, jo šodien ir informācijas gadsimts, kur viss ir pieejams, ko jūs vēlaties. Un cita lieta ir saprast, kā to visu pielāgot sev un interpretēt savā dzīvē. Un figūras trauka piedāvā dažādas lietas, kas ir domātas tieši cilvēku dažādiem šiem psiholoģiskiem aspektiem, kas nav viennozīmīgi. Viņi pēc definīcijas ir viennozīmīgi, bet ne priekš katra cilvēka. Līdz ar to ir iespēja aiziet katram, piemēram, uz īso motivācijas kursu, kas ir tikai 2 vakarus, nedēļā 1 vakars, un tur jūs iegūstat veselas 7 motivācijas paņēmienus. Vienu es jums šeit izstāstīju ļoti ātri. Tur viņš tiek apspēlēts un izskatīts daudz cīkāk un smalkāk. Un vēl 6 paņēmienus jūs tur varat iegūt priekš sevis, kā motivēt sevi, un tā skaitā arī savus tuviniekus.
Es domāju, neesmu pārliecināta, tad šā laikā domāju, katras sievietes sapnis visu mūžu izskatīties seksīgai, neatkarīgi no vecuma, statusa, stāvokļa un vispār savas lomas dzīvē. Un jautājums, kā to izdarīt ilglaicīgā laika periodā. Protams, viena lieta ir svars, un tā kā šī figūras drauga ļoti pamat tāda bāziska lieta, startup bāze bija saistīta tieši ar svaru zaudēšanu, tad programma saucās kā zaudēt svaru, viegli, bez piepūles un neatgriezeniski. Kaut gan savā dziļākajā būtībā šis kurs ir par vispār kopējām dzīves nostādnēm, uztverēm, sapratnēm un daudzām lietām, kā tad man ar sevi strādāt, kā man domāt, kā man kaut ko darīt, lai es sasniegtu to uz neatgriezeniski un noturētu ilgtermiņā. Jo jebkurai lietai, manuprāt, vērtība ir ilgtermiņā. Un ir salikts, protams, kad ir tāds šajā brīdī top 3. kurs, un viņš arī startēs ļoti. Esmu pārliecināta, ka ļoti veiksmīgi pēc savas pieredzes vadot nometnes jau 6 gadus, sieviešu nometnes tieši par to, kā būt sievišķīgai un skaistai un seksīgai un tā tālāk. Tad ir tapusi jauna programma, 3 fanātisku speciālistu sadarbībā. Es uzskatu par fanātisku, jo mans darbs, tas ir mans hobijs, un man kolēģi, kas ļoti pārzina, orientējas, saprot, uztur lietas vis tādā vienkāršākajā cilvēciskajā izskaidrojumā. Un man vēl kolēģi, kas tieši ir izveidojusi tādu deju ciklu Sexy Lady Dance, un ir tapusi programma, kur tiks katru nedēļu 3 stundu, viens vakars, 3 stundas. Jūs varat iegūt maksimālo šo informāciju, šo kodolu, kur būs 3 vienādās daļās sadalīts par sievišķību, par sievietes lomām, ko un kādas lomas mēs pildam. Mēs esam gan mātes, gan sievas, gan kolēģis, gan draudzenes un vēl dažādas lomas. Visam tiks apskatītas 10 lomas, kā šajās lomās palikt sevi sievišķīgai un seksīgai. Ir bāziskas lietas saistītas ar uzturu, ko uzturs mums dara vai palīdz vai traucē. Par to runās mani kolēģi, 10 nodarbības katrā sava tēma. Protams, Sexy Lady Dance tas nav striptīzs. Tas ir sievišķīgas kustības, tas ir būt sievišķīgai, kurā vietā, kur jūs atrodaties. Un katra no jums var izvēlēties, iet, neiet, cik daudz apmeklēt. Un, ja jūs arī neizvēlaties neko neapmeklēt, tam nav īsti nozīmes. Tādā ziņā, ka jūs neko neizmantojat. Jūs varat vienkārši par šīm lietām padomāt, paskatīties uz sevis no malas, nofilmēt sevi, pavērot, kā jūs kustaties, kā jūs ģērbaties, ko jūs darat. Un izdarīt kaut kādas secinājumus, un jebkura lieta, par kuru jūs padomājat un izdarat secinājumus un mainat savu darbību, tā jau ir jūsu izaugsme.